Mans stāsts būs par ģitāru kā mākslas darbu, kurš aizsākās 2015. gadā, kad Prāta vētra izdeva savu studijas albumu 7 soļi, svaiga gaisa, un pirmā dziesma no šī albuma, pirmais singls, bija Ziemu apēst. Uz šīs ģitāras māksliniece Līga Ķempe ir uzgleznojusi kādu ļoti klusu, noslēpumainu ainu. Iedomājies, ka tu turi rokās vecu akustisko ģitāru, tās virsma ir spīdīga, jo tā ir noklāta ar laku, bet vietām ģitāra ir nelīdzena, un pieskaroties ar roku var sajust un vizuāli redzēt pāris švīkas. Nedaudz raupjas, it kā piedzīvojusi daudzus gadus un daudzus stāstus. Krāsa ir silti zeltaina, kas veido mākslas darba fonu. Fonā uzgleznotas debesis, un pa kreisi no ģitāras izgrieztā apaļā skaņas cauruma, tā ir vieta, kur ģitāra elpo, no kurienes nāk ārā arī skaņa, kad ģitāru spēlē. Tur atrodas pusmēnesis. Skrāpējumi un švīkas liek noprast, ka mākslas darbā atspoguļotie laikapstākļi ir vējaini. Redzami daži mākoņi, kuri nav īsti balti, bet ar pelēku krāsas maliņu. Pārējā ģitāras virsma ir kā abstrakta atmiņu karte. Šī darba centrālā figūra ir mazs zēns, kurš iet pa ceļu mēness gaismā pretī pavasarim. Viņa ķermenis ir neliels, kā mazā pirkstiņa nadziņš, vai uzpirkstenīts. Ļoti detalizēti uzzīmēts šis zēns ir. Galvā viņam ir adīta ziemas cepurīte ar bumbulīti, sarkanā krāsā ar baltām strīpām. Rokās sarkanas krāsas dūrēnīši, mugurā zilas krāsas sporta tērps ar gaišām svītrām sānos, kājās sportiskas kediņas. Ceļa malā ir redzami 10 koki, kuru lapotnes ir ļoti īpašas, jo viņas nav uzzīmētas, bet izveidotas no pirkstu nospiedumiem, kurus atstāja māksliniece Līga Ķempe, Prāta vētras puiši un daži ļoti tuvi īpaši cilvēki. Mēness gaisma veido garenas violētas krāsas ēnas, kuras atkārtojas ritmā, nedaudz atgādinot klavieru taustiņus. Starp tām ir mazā zēna tumšs siluets. Tas nav biedējošs, drīzāk vientuļi, kā mazs ceļotājs savā klusajā pasaulē. Kopumā šis darbs nav skaļš vai spilgts. Tas ir kluss, mazliet skumjš, bet ļoti dzīvs. Tas stāsta par laiku, par lietām, kas nolietojas, bet kļūst tikai bagātāks ar katru skrāpējumu. Un varbūt tas mazais zēns šajā darbā simbolizē mērķtiecību, pacietību, vientulību. Vai to, ka pat vismazākā būtne atrod savu vietu šajā lielajā, nedaudz haotiskajā pasaulē. Ja šo mākslas darbu mēs pārvēršam skaņā, tad sanāk lēna, dziļa melodija, ar nelielu skumju pieskaņu, bet arī ar mieru, kā dziesma no Prāta vētras albuma 7 soļi svaiga gaisa, Ziemu apēst.